Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi veidosim neparastu egles rotājumu. Tev būs nepieciešama egles bumbiņa. Man ir zilā krāsā. Var izvēlēties citu sarkanu, zelta, bet tumšu, lai baltā krāsa skaisti izskatītos. Kas tev būs nepieciešama? Tava roka, baltā krāsa, melnais marķieris un sarkanā krāsa. Paņem balto krāsu un nokrāso savu roku. Pēc tam tu to viegli nomazgāsi, jo tu lieto gošu. Krāso ātrāk, lai tā neizžūtu. Iekrāso kārtīgi visus pirkstus, lai sanāktu skaista bumbiņa. Lūk, iekrāsoju aši, kamēr vēl. Tagad ņemu savu bumbiņu un pielieku šādi klāt. Piespiežu kārtīgi. Un uzmanīgi ņemu nost. Lūk, pirkstiņi. Pielikšu vēl mazliet. Lūk, pirkstiņi ir gatavi. Aizej nomazgā roku, kamēr žūst bumbiņa. Nu, redz, pirkstiņi ir gatavi. Un tagad es ņemšu flomasterus. Melno, sarkano. Un sākšu zīmēt sniegavīrus. Sniegavīram jābūt acīm. Tātad viena actiņa, otra. Un arī šeit uzzīmēšu vienu un otru actiņu. Visiem pirkstiņiem esmu uzlikusi actiņas. Un tagad būs nepieciešams deguns. Deguns būs sarkans. Sniegavīram tas ir burkāns. Ar šo pašu sarkano es uzzīmēšu šālīti vienam un otram šlipsi. Tu vari paņemt krāsainos flomasterus dažādus. Lūk. Ar zelta es uzzīmēšu spaini uz galvas. Un pogas. Arī šim podziņas. Un šim. Šeit es uzzīmēšu cepurīti. Šādi. Bet šeit kā rūķim. Un iekrāsošu to. Lūk, bet šeit kā aplīti. Četri. Skaistie sniegavīri, tavi pirkstiņi. Bet šeit apakšā, kur bija tava rociņa,
Uzraksti savu vārdu. Es uzrakstīšu savu. Brīnumdaris. Piektais man palika pliks, jo viņš bija atspiedies ļoti, ļoti maz. Bet es par to neuztraucos. Es paņemšu un uzzīmēšu viņam lielo spaini. Pogas. Un arī actiņas. Kaut kas jau vienalga sanāk. Ja tev ir zelta bumba, tad, protams, paņem citā krāsā flomasterus. Izmēģini ar dažādu krāsu flomasteriem. Un izkrāso savus sniega vīrus, cilvēciņus. Šāds rotājums tev būs šogad uz eglītes. Tu esi to paveicis, brīnumdari. Līdz nākamajai reizei un priecīgus svētkus!